Sveicināti, dārgie radio klausītāji. Šīs dienas pārdomas es nosaucu mūžīgā cerība. Iesākšu ar vārdiem no Efeziešiem vēstules 1. nodaļas 17. 18. pants. Aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Kā arī vārdi no 1. vēstules korintiešiem 13. nodaļas. Mēs tagad visu redzam mīklaini kā spogulī, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tikai pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šās trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Šodien es vairāk gribu runāt par cerību, par mūsu mūžīgo cerību. Vēlos, lai tu padomā par vislielāko sapni, par kādu, jebkad savā dzīvē esi uzdrīkstējies sapņot, un lai tu atceries, kādas drosmi tas prasīja, lai atļautos sev sākt sapņot patiesi lielus sapņus. Lai izveidot lielu sapni, ap to ir jābūvē cerība. Jāieliek visas savas emocijas tajā. Tagad iedomājies, ka pēkšņi šis sapnis pilnībā sabrūk. Iedomājies, cik vien smaga un slikta sajūta tevī var ienākt, kad visi mērķi, vīzijas sastopas ar realitāti. Šo sajūtu sauc par bezcerību. Un ja vien mēs nebūsim pietiekoši uzmanīgi, šī bezcerības sajūta var nolaupīt mums visu prieku, cerību un pat, teikšu, arī visu mūsu nākotni. Bezcerības sajūta var ienākt mūsu dzīvē tad, ja mēs nesasniedzam ceramo, ja mēs dzīvē nedabūnam tās lietas, pēc kurām mēs esam cerējuši. Tādā gadījumā ir ļoti grūti cīnīties ar šo pesimismu, es teikšu, un depresijas garu. Tas ar mums var notikt arī tad, ja, piemēram, cilvēki, kurus mēs mīlam, mūs ievaino vai pamet mūs, arī tad var mūsu dzīvēs ienākt smaga bezcerības un depresijas sajūta. Kad cilvēks pakļūst zem šiem gariem bezcerība, depresija, pesimisms, tad sākas viņa cilvēka principā pašiznīcināšanās ceļš. Tas ir nebeidzams caurums, kurā krīt, jo vairāk par to domā, jo sliktāk arī paliek. Un šīs negatīvās domas ir iznīcinošas, toksiskas mūsu apziņai, mūsu smadzenēm. Katru reizi, kad mēs atkārtoti domājam par kaut ko, tad mūsu smadzenes sāk arī uztvert to kā realitāti un arvien nopietnāk to uztvert. Tik tā ārā paliek, teikšu, arvien grūtāk un grūtāk. Un pilnīgi pretēji darbojas tieši tas pats, ja mēs pastāvīgi domāsim cerības pilnas domas. Mēs savu smadzeņu darbību vērsīsim uz Dievu, uz pozitīvismu, uz optimismu. Problēma ir tajā, ka dzīvē mums piedāvā daudz smagas, grūtas situācijas, kurās mēs varam kļūt nomākti un pilni bezcerība, bet galvenā doma ir, ka mums nav jāliek mūsu cerība uz sevi. Mums katram dzīvē ir mirkļi, ka mēs skatāmies sevi un liekas, ka mēs nesasniedzam šo cerību, pēc kuras mēs esam zinušies, pēc šīm lietām, ko mēs esam domājuši, sapņojuši. Mums jāatcerās vienmēr, ka galvenais, ka mums nav jāliek cerība uz sevi. Cerība nav likta uz mums, cerība mēs liekam vienmēr uz Kristu. Neskatoties uz to, ka viss notiek, varbūt ne tā, kā mēs gribam, viss neiet gludi, Dievs mums dāvā mūžīgo cerību, ka viņš piepildīs mūsu aicinājumu, pat ja tas pilnībā neizstās tā, kā mēs to bijām iedomājušies. Un tādēļ mēs varam būt pārliecināti par mūžīgu cerību, nevis tādēļ, ka mēs paši varam piepildīt savas cerības un ar saviem spēkiem, bet gan, ka Dievs to var izdarīt, ka Kristus var piepildīt šo cerību, mūžīgo cerību, ko viņš liek mūsos. Cerība nav likta uz mums, bet gan uz Kristu. Un mēs zinām, ka Kristus nekad nepieviļ. Tādēļ pat frāze pati tāda, man nav nekādas cerības, ir nepareiza, jo mums pa lielam nekad nav nekādas cerības pašiem par sevi. Visa cerība ir Dievā.
Mēs nespējam piepildīt ne savas, es teikšu, ne arī citu cerības. Visa cerība mums jāliek ir uz Kristu. Tieši tas ir iemesls, kāpēc mēs tik bieži varam būt šajā bezcerības stāvoklī vai pesimisma stāvoklī, ja mēs liekam cerību un paļaujamies uz sevi. Agri vai vēl mēs pievilsim sevi vai citus, bet cerība, kas ir likta uz Kristu, tā ir mūžīga. Kā arī mēs zinām, ka viņš mūs ir atpircis no visiem grēkiem, uz visiem laikiem dāvājis mums mūžīgo dzīvību, un kamēr mēs esam dzīvi, viņa aicinājuma cerība darbojas pat līdz pēdējai mūsu elpas vilcienam. Dievs var visu piepildīt, ko bija nolēmis un kam bija mūsu aicinājis. Tas ir tikai laika jautājums, jo vēstulē Romiešiem 8:28 ir teikts, un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Cerība ir spēks, jo tieši tā ir, kas mūs virza uz priekšu tajos mirkļos, kad šķiet, ka nekas cits vairs nedarbojas. Cerība mums vienmēr liek iet uz priekšu. Cerība ir kā pēdējais salmiņš, pie kura turamies, un kad šķiet visi pret mums, cerība ir tieši tā substance, kas spēj mūs turpināt virzīt uz priekšu. Mēs noteikti atceramies Bībelē stāstu par Annu, kas ir rakstīts 1. Samuēla grāmatā, 1. un 2. nodaļā. Jo pašam stāsts sākumā var noprast, ka Anna bija tik ļoti pārņemta par to, lai ieņemtu bērnu un fokusējās uz to tik ļoti, ka tas slikti ietekmē viņas laulību, viņas veselību, viņas emocionālo un psiholoģisko stāvokli. Tas, ko viņi nezināja, bija tas, ka Dievs beigās atbildēs uz viņas lūgšanu. Viņa nespēja ieņemt bērnu un palika, viņā ienāca spēcīga bezcerība un vilšanās. Tie bija apstākļi, kas norādīja uz bezcerību, un viņi nespēja vienkārši slavēt Dievu. Viņi bija pārņemta ar rūgtumu, ar sāpēm, ar asarām. Tad mēs pārāk fokusējamies uz šīm lietām, mēs palaižām garām tik daudz arī skaistas lietas, kuras Dievs dara tieši šodien. Un es gribu nolasīt no 1. Samuēla 1. nodaļas 15. un 16. pantu, kur Annai atbildēja. Bet Anna atbildēja un sacīja, ak, nē, mans kungs, es esmu nelaimīga sieva. Es neesmu nec vīnu, nec reibinījušu dzērienu dzērusi, bet es esmu savu dvēseli izkratījusi tā kunga priekšā. Neturi savu kalponi par tik negodīgu sievu, jo es esmu tikai līdz šim vaļu ļāvusi savām lielajām bēdām un savas sirds skumjām. Kad priesteris Ēlis saprata, ka Anna sauc uz Dievu, viņš atbildēja. Tad Ēlis atbildēja un sacīja, ej ar mieru, lai Izraēla Dievs piepilda tavu lūgšanu, ko tu esi no viņa lūgusi. Tajā mirklī Anna izgāja no bezcerības un sāka atkal ticēt, atrada cerību pie Dieva. Un beigās Anna saņēma vēl daudz vairāk, ko bija sapņojusi. Viņa iegūna ne tikai dēlu, bet tas bija Samuēls, ko mēs visi zinām. Tas ir viens no lielākiem Izraēla praviešiem. Un pēc tam Annai vēl bija 3 dēli un 2 meitas. Mūsu paudze var būt cerības pilna nevis dēļ savu spēka, nevis dēļ sava spēka, es teikšu tā, bet gan Dieva aicinājuma dēļ. Mēs varam paļauties, mēs varam cerēt, nevis tāpēc, ka mēs to varam izdarīt, nevis tāpēc, ka mēs spējam kaut ko, bet tāpēc, ka Kristus ir piepildījis visu pie krusta, un viņš spēja. Un mēs visu savu cerību varam likt uz viņu un iziet ārā no šī apburtā loka, kas ir pesimisms un šīs vilšanās sajūtas un smagais šis depresīvais stāvoklis un sākt cerēt un ticēt par to, ko Dievs mums ir runājis, varbūt 10 gadus atpakaļ, 5 gadus atpakaļ, jo Dievs, ja viņš ir runājis, katrs vārds, ko Dievs saka, viņš nekad neatgriežas, nepiepildīs to, ko viņš ir pateicis. Tāpēc, mīļie radioklausītāji, gribu iedrošināt jums ticēt, cerēt un mīlēt, un es ticu par jums, un es zinu, ka Dievs piepildīs visus tos vārdus, ko viņš teica, visus tos aicinājumus, ko viņš ir devis jums,
viņš piepildīs savā laikā. Ja mēs turpināsim palikt ar ticību un cerību un mīlestību savā sirdī, un šobrīd gribu lūgt, lai katru vienu, kas varbūt ir grūtā situācijā, kurš ir bēdu pilns vilšanās, pilns rūgtumu un sāpēm. Es gribu lūgt par katru vienu, kam ir sāpes līdzīgi kā Annai, kas vēlējās šo savu bērnu, vēlējās lūdz Dievam, raudāja dienām naktīm, bet likās, nekas nenotiek, nekas nepiepildās. Bet vienu dienu, vienā brīdī pēkšņi viss notikās. Arī tavā dzīvē un manā dzīvē tas var notikt pēkšņi. Mēs saucam Dievu, mēs lūdzam uz Dievu, mēs meklējam viņu, un pēkšņi var atnākt, izlaušanās var atnākt, atmoda tavā un manā dzīvē. Un mēs lūdzam, lai katra viena dzīvē, kas sauc uz Dievu, lai atnāk tiešām miers, atnāk prieks, atnāk cerība un izlaušanās tajā sfērās, par kurām tu tici, un kuras Dievs tev teicis, ka es izmainīšu šīs lietas. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.